Sveiki, mani draugi, esmu Taifons. Draugi, jums visiem sūtu sirsnīgas sveicienus no jaunas dienas. Ar cieņu un mīlestību. Šodien. Es paņēmu sev līdzi Argentīnas pašu dēlu, Taisonu Babu. Nāc šurp. Nāc šurp, ļaudz, lai redz labu darbu. Nāc. Mans izskatīgais dēls. Mašallah, man ļauj. Harizmas īstais bērns, lai tētis noskūptu manu lauvu. Šodien Taisons Baba ir saspringts. Parasti jūs neredzēsiet Taisonu tik dusmīgi, bet šodien jā. Viņš iet pret visiem, pret tik vienu. Kāpēc? Jo Taisonam ir kaut kas, kas viņam patīk. Šodien būdams slims, es teicu, ļaujiet man sagatavot labu mīlestību saviem bērniem. Es gribēju, lai manu bērnu vēdriņiem būtu svētki, jā. Tāpēc Taisona seja smaida, vai ne, Gohan? Taisona ir tik laimīgs, viņa seja smaida. Šodien būs labs mīlestība, vai ne, paša? Pagaid, Taisona. Pagaid, Taisona. Čoms, tas ir mans, labi? Tas ir mans mūžīgais draugs, labi? Ei, Taisona, kāp lejā, dēls? Šodien, draugi, jums patīk svētku mīlestību video. Es teicu, ka arī bērniem būs labs mīlestība. Nolēmu uzfilmēt video kopā ar jums. Vai viņi neievēro gavēni? Nē, viņi negavē, brāli, pagaidi. Tā, draugi, mums ir daudz stilbiņu. Vistas stilbīgi. Šodien mūsu bērniem būs lielisks gaļas mīlestība, es tos labi izvārīšu. Kopā es nopirku 120 kg. Šodien mēs pagatavosim 60 kg. Rīt es pagatavošu atlikušos 60 kg. Un vēl papildus tam, ka tas būs labi izvārījies, mēs vai nu pievienosim maizi, vai arī makaronus. To mēs vēl paskatīsimies. Protams, tas viss neietilps šajā mazajā katlā. Šis lielais fistiks arī atnāca pie manis. Dēde atkal, tāpēc, ka viņš ir izvirtulis. Viņš seko Šegijam. Abi viņi no rīta pārojās, es pats savām acīm redzēju. Ko tu runā? Ar Šegiju? Ak, dēls, kas tagad būs, dēde? Dēde, kas tagad būs, dēde? Izvirtīgais dēde, netiklais dēde. Tiešām mums būs daudz kucēnu, es nezinu, ko darīsim. Tagad skaties, es šeit sagatavoju mūsu lielo katlu. Tas ir tik liels katls, ka tajā var gatavot ēdienu lielam kopīgam mīlestam. Tu vari pagatavot ēdienu 1000 cilvēku. Tik liels katls. Es teicu, ka mazajā katlā tas neietilps. Šodien suņiem iftara mīlestība. Laba doma, šodien iftara mīlestība. Mēs drīz sagatavosim mūsu gaļu. Lūdzu, nenoraidiet mani pirms tam. Izdariet kaut ko jauku, lai atbalstītu. Nospiediet patīk šim video. Abonējieties, un ja atstāsiet komentāru, būšu ļoti priecīgs. Jūs patīk, un komentāri man ir ļoti vērtīgi. Neapbēdiniet mani. Izdariet kaut ko jauku. Draugi, neesiet slinki. Atbalstiet mani. Karlos, vecīt, vai esi gatavs, vecīt? Vai esi gatavs, dēls? Nu? Vai mans lauva ir gatavs, Asils? Vai mana meitene ir gatava? Tēvs šodien jums uzklās svētku mīlestību. Skatieties, skatieties, skatieties. Bērni jau sajūta smaržu. Aleks, starp citu, vakar viņi labi sapratās. Es paskatījos uz Gakanu, viņš bija šokā, viņš bija pārsteigts. Viņš domāja, ka es nevarēšu viņus samierināt. Bet, ja Taifons Demirģi kaut ko ieņem galvā, viņš to izdara. Tagad īstā kārtā ir samierināt Hektoru ar Karlosu. Vai tas ir iespējams? Vai tas var notikt? Es viņam saku, tas nav iespējams. Es viņam saku, ka tas nav iespējams. Kā šie trakie varētu saprasties, ko? Viņi ir briesmoņi, ko? Mašallah, man ir lauvēni. Hektor, vecīt. Tagad, brāli, nāc, ļauj man paņemt šo fistiku klēpī. Ļauj man samīļot savu fistiku. Ak, fistika. Kāpēc tu vēl beidz no turienes? Fistika arī vienreiz iemācījās bēgt. Dēdi nofilmē kaut ko, taisi arī Taisonu. Skaties, kā viņš uzbrūk Dēdei. Viņš uzbrūk skatoties no sāniem. Dēdē! Nedari manu Taisonu traku, dēdē. Šodien jūs redzēsiet Taisonu Babu, diezgan saspringta. Cerams, ka viņš nekaujās. Jo, kad Taisons ierauga ēdienu, viņš aizmirst visus. Saprat? Taisons Baba kļūhūs traks. Tā tas ir. Jā, un ja vēl tas ir kaut kas, kas Taisonam ļoti garšo. Tagad, brāli. Taison, nomierinies! Nekaujies, dēls! Mūsu gaļu! Lēnām pievienosim mūsu katlam. Mums ir 60 kg gaļas. Šodien bērni ēdīs gaļu, līdz būs pārādušies. Līdz nemaņai. Skaties. Taisons, vai tu jau tagad ēdīsi? Skaties. Lai labi garšo manam dēlam, pagatavosim šo labi paša. Tiešām, tēti, viņš to neēd. Novērtējiet to labi. Kā esmu slims. Atstāju vistu, pat vistas zupu neesmu iedzējis, būdams slims. Bet es dzēru jogurta zupu. Jogurta zupu es mīlu, bet vajag arī vistas buljonu. Apstājiet. Dželies! Paņem vienu sasalušu, nu. Ņem mans lauva. Lai labi garšo manam dēlam.
Taison tēvs, veselībai, veselībai. Brāli, mēs liksim katlu. Paskaties uz šo, jā. Gokan. Šodien Gokanam mielasts. Gokans teica, brāli, uztaisam grilu. Nu, brālīt, es tev tagad uztaisīšu labu grilu, skaties. Redzi šos? Mašallah, 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 mašallah. Lai labi garšo maniem bērniem. Lai tas nāk par labu veselībai. Nofilmē to zīmi, kas tur rakstīts, pietuvini to. Pietuvini tur, pietuvini. Nevis kā suns, bet kā bērns. Nu, bērni, novērtējiet savu tēvu. Tiešām neviens pa jums nerūpēsies kā es. Sēdieties, celieties. Mēs šovasar vēl neesam to ēduši. Cilvēki to dara paši. Mutē jau izkusis, paskaties. Taisons to notiesā. Galvenais, lai tā būtu lieta, kas Taisonam patīk. Tagad katls piepildīsies līdz malām, Gohan. Mums taču ir suņi. Šodien viņš mielosies kā karalis, skaties, dēls. Lūdzieties par tēvu, dzirdēji, Tonī? Hei, Taison, nesāc atkal vēlties. Taison. Taisons jau ir apēdis otru draugi. Pat ja tas ir ledains, viņš to notiesāja kā saldējumu. Pafilmē mazliet Karlos, paskaties, kā viņam iet. Vai man iedot vienu Karlosam? Karlos. Karlos nāk! Hop! Lai viņi nesastrīdās, labi? Kas tur notiek? Pagaidi, iedosim arī Asijai mazliet. Pievienosim tos visus kopā. Asija, tu paliki maisiņā, vāciņu, Asija. Taison, tu arī no malas ņem, dēls. Pagatavosim, lūdzu. Nesteidzies. Taison, brāl, tu esi ļoti alktīgs. Taisons ēdiena ziņā ir tāds pats kā Gekans. Viņš zaudē galvu, kad redz ēdienu. Jā. Taisons ir tieši tāds pats kā Gekans. Pagaidi, Taison. Viņš ēd to kā saldējumu bāc. Ko tu dari, dēls? Un tu arī esi riktīgs, jā. Viņš apēd 5 kg vistas, traks cilvēks. Tagad, ja nesanāks, es to ķerru. Uzreiz aizvilkšu turp. Taison, vai tu vari tās nolikt? Nē, dēls. Esmu slims, tāpēc pat balss nevar pacelt nolādēts. Tur! Pagaidiet, dodiet tēvam rītiņu. Un vēl arī Gekans. Tauta grib šādu Faisala mielastu. Taisons atkal vienu noķēra. Mēs atkal rīkosim mielastu Faisalam. Šoreiz man prātā, ja mēs varēsim atrast, es rīkošu greznu mielastu Faisalam. Ananas, kokosrieksts. Vai tu savā mūžā esi ēdis to, ko uzskaitīji? Es neesmu ēdis. Faisalam īpaši. Mango, avokādo, banāns. Vai mēs sagatavosim Faisalam labu mielastu? Ja atradīsim, tad arī pagatavosim. Mans vārds ir, mans vārds. Vai arī uzspiedieši video patīk pogu. Vai nāk, brāli, 10 000 patīk. Uztaisīsim Feizala tēvam. Kad mēs to pagatavosim sev? Uztaisīsim arī sev vienu. Tad ļausim mūsu sekotājiem izlemt, Gekan. Uztaisīsim ēšanas sacensības, jā. Ēšanas sacensības. Tu jau vairāk apēdīsi. Nu redzēsim, brāl. Tu jau vairāk apēdīsi. Nu kas tad es esmu, dēls? Es taču neesmu nekāds milzis. Es esmu 60 kg smags cilvēks. 60 kg. Tu uzkāp uz svariem, tie rādīja 255 kg. Nē, tu pateici par maz, man noteikti ir 500 kg. Man ir 500 kg, tu pateici par maz. Tagad, brāli, mēs aizdedzām mūsu pavardu. Arī šeit lietas sāk uzkarst. Taizons un dede. Nāciet, pamēģināsim palaist šo mūsu ūdeni. Karlos, baba, es tikko katram no viņiem atsevišķi iedevu. Viņi apēd. Tagad pieliesim krietni ūdens. Manas meitenes. Nu, malači! Jūs zināt, mēs nesen ierīkojām ūdeni. Paldies Dievam, tas padarīja mūsu darbu daudz vieglāk, draugi. Mēs sūknējam no tvērtnes ar motoru. Pēc tam mēs mierīgi lietojam ūdeni zem spiediena. Pamēģināsim ieslēgt. Nāc! Jaunieši! Taison, mierīgi, vecīt. Mums ir pietiekami daudz gaļas jums visiem, puika. Uzvedies saprātīgi, labi? Tagad. Godīgi sakot, arī šis gāzes balona variants bija labs. Citādi zini. Ar uguni un visām tām lietām ņemties man prasīs stundām ilgi, draugi. Tas nav nekāds joks, tas aizņem ļoti ilgu laiku. Tagad, pateicoties šai plīts, ko iegādājāmies, viss ātri pagatavosies.
Tagad, brāli, fermā. Gan suņu aprūpi, par tiem rūpēties, izvest pastaigā, pieskatīt, ticiet man. Tas aizņem visu mūsu dienu. Tāpēc, kā mēs varam padarīt savu darbu vieglāku, mēs cenšamies to izdarīt. Aizur! Lēnām, dēls, nomierinies. Pazūdi uz brīdi, lielais. Taisoni, jūs nekad neesat redzējuši šādu, vai ne? Ja viņam priekšā ir ēdiens, viņš pat saimnieku nepazīs. Tiešām, paskaties. Ja viņam priekšā ir ēdiens, viņa pakaļ ir ļoti netīra. Tad nemaz viņš nevilcinās, neatkāpjās, vienkārši uzreiz metās iekšā. Tam droši vien jābūt kaut kam, kas Taisonam nāk par labu. Labi, bet Pie dedes viņam arī bija draudzene. Neatkarīgi no tā, vai dedē ir draudzene vai nav, tas trakais uzbrukums visiem. Viņam tas nav svarīgi. Gökhan, paskaties, vai mūsu plīts deg? Noliecies un pārbaudi. pārbaud to. Dīgo, ne? Labi, tagad beidz no turienes. Šī ūdens pietiks. Nāc pastīsimies. Pārliesim arī šos mūsu būrus vēlreiz ar ūdeni. Apstājieties, jaunieši! Kārlis, vecīt, vakarā būs mielasts, Kārlis. Tēvs jums sarīkoja īstu karalisku mielastu dēliņu. Brāli, ko es daru? To viss ir bērnu dēļ, draugi. Lai viņi būtu laimīgi, tad arī es esmu laimīgs, sapratāt? Tiešām, ko es arī darītu? Vienmēr tas ir viņu dēļ. Piemēram, tagad pat tas, ka Taisons tā izdarīja, mani ļoti iepriecināja. Kad ir kauls, viņš tā nedara, bet kad ieraudzīja gaļu, uzreiz arī viņam radās apetīte. Zeina, kāpēc tu izlēji savu ūdeni? Zeina, nāc šurp. Atlaidīsim Zeinu, brāli. Labi. Vidēji vārīsim to apmēram stundu. Pietiks. 2 stundas būtu par ilgu, vai ne? Nevajag iztērēt visu gāzes balonu. Viens balons tagad maksā 1200 līru sasodīts. Nevajag iztērēt visu gāzes balonu. Varam 1 stundu. Tas jēlums jau 1 stundas laikā pazudīs. Pietiek! Nāc, Taison! Nāciet šur, dēli! Labi, Aleks, nomierinies. Nekaujieties! Kamēr mūsu gaļa vārās, pabarosim kazas un vistas. Boncuk! Rokis! Raki! Fıstık, nāc šur! Fıstık! Nāc šur! Ej, fıstık! Pagaid, paskatīsimies. Fistik, nāc šurp! Nāc, Fistik, nāc! Mana palaidnīgā meitiņa. Kur tu esi? Paskatīsimies. Roki! Es tu sēdēju, brāli, Fistika atnāca un sakoda manas matus. Viņš koši tavos matos, vai ne? Pagaid, ļauj man samīļot Boncuku. Boncuk, nāc šurp! Skaties! Šis Rokijs tevi greizsirdīgi skatās, Boncuk. Redzi manas bērnus, ak mani mazuļi. No tiem jaunajiem baložiem viens, draugi, izdēja olu, vai ne, Gökhan? Tieši tā, brāli. Laikam ir 2 olas, ja pareizi redzēju. Kura bija tā, kas izdēja olu? Tā zilā. Viena no tām izdēja olu. Un kura bija tā, kas aizbēga? Vai baltā aizbēga? Diemžēl tā baltā aizbēga, draugi. Pašlaik pārējie stāv, 2 stāv, viens no atnākušajiem aizbēga. Cēlīši, ko jūs darat, mazulīši? Stāvi, Roki, stāvi. Es jau tevi mīlu, mans mīļais. Pagaid, stāvi. Ļaujiet man tik klāt, stāvi. Stāvi, puisīt. Ej, malā. Stāviet, paskatīšos. Tagad pabarosim arī šos, draugi. Roki, vai vari paiet malā? Roki! Vai vari mazliet atkāpties, dēls? Nu, skrien prom, kuriens. Apstājies, dēls, paiet malā. Ļauj man paņemt mazliet barības, paskatīšos. Rokijs brālis man ļoti mīl, vai ne? Ne pa jokam. Rokijs, Fustek, Asija, Nataša, viņi visi. Ieliesim arī šos mazliet. Paņem šo. Ļauj man arī šo iedot. Visiem šādiem bērniem. Dēls, es esmu dāsns pret visiem. Vai saprati? Lai viss kārtīgi pāēd. Nāciet, jaunieši! Mēs visu sagatavojām, tikai kukurūzu pietrūkst. Apstājies. Pasties uz tām kazām, uz tiem rijējiem. Apstājieties, tūlīt došu, apstājieties. Apstājieties, nerādneļi, apstājieties. Protams, jūs esat izsalkuši, apstājieties. Pagaidiet, pastīsimies. Jūs jau uzreiz zinat savu vietu, vai ne? Turpat. Tā, Dievs, mēs arī galvu atcitām, nu. Aizvācies, Roki, vai tu vari ēst kļūst par āzi? Tur arī gaidi kaujas. Skaties. Kad barojas suņus, es tik ļoti nesatrautos, brāli.
Visas kāzas vienlaiks mani daudza, vistas savā starpā kaujas. Godīgi sakot, kad baroju šos, man ir vēl grūtāk. Nāc! 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 Iedosim arī tai zosī, kas ir iekšā. Mēs pievienosim vēl nedaudz barības. Zos arī perē, neceļās no vietas. Es lieku viņas barību viņas priekšā, draugi. Zos, nāc šurp, meitiņ. Stāv! Nekod man, es tev atnesu ēdienu. Vai tu dzirdēji? Nav nepieciešams man kost. Nāc! Nerādi, mums arī ir maza ola, tās vēl nav gatavs. Šoreiz varbūt pēle kaut ko nozaks, labāk neko nedarīsim. Kas notika, mazuļi? Vai arī jūs esat izsalkuši? Vai jums arī iedot ēst? Jūsu ēdiens atnāks vakarā. Vakarā, pagaidiet, es tūlīt pielikšu jūsu māmu jums blakus. Fistik! Nu, ej pie saviem mazuļiem, mazulīt. Tavi mazuļi tevi ir ļoti sailgojušies, ej. Fistik! Zinat, kāpēc viņi bēg prom no viņiem? Mazulīši viņu sāk ļoti traucēt. Viņi visu laiku laiza viņas seju, viņai apnīk, un viņa uzreiz skrien ārā. Meitiņ, kāpēc tu mēdi? Vai tu arī gribi vistu, paskatīšos? Mazulīši! Taisons šoreiz ir ieņēmis dēda vietu. Viņš ir padzīns dēde un turienes. Taisons vectētiņš tagad ir pie tās gaļas. Viņš gaidīs, līdz iedos gaļu, brāli. Apstājies! Roki, neizai ārā, princi. Nāc, paskatīsimies, vai mūsu gaļa ir izvārījusies. Tam vēl ilgi vārīsies. Vāk arī nav, vai ne? Marla! Iedošu arī manai Marlai vienu gaļas gabaliņu. Šai manai Marlai. Pagaidi, meitiņ, ja varēšu izņemt vienu gabaliņu. Diemžēl arī Marlu nācās nošķirt, jo viņai ir meklēšanās. Vecmāmiņ, kas tagad notiek? Viņai joprojām ir meklēšanās. Ņem, Marla. Ņem, meiti, lai tas nāk par labu manai meitai. Marlai nošķirta meklēšanās dēļ. Asija, ņem. Nataša, nāc! Paskaties uz Taisonu, viņš sadusmojās. Tu arī gribi, vai ne? Tu arī ēdīs! Alkatīgais Taisons. Cik vēl tev dot, Taison? Ņem karam. Tie jau pamazām sāka kūst. Taisons, ķerdēls. Ķerdēls. Lai labi garšo manam dēlam, mans lauvēn. Pagaidiet, jums arī došu. Kaptan! Viena arī no katla kaptanam. Kaptan, ņem! Pagaid, dēls, pagaid. Gokan, atver muti. Nāk, atver muti, Gokan. Meiti Tonijam. Tonij, ņem. Paņem to meitiņu. Lai tas nāk par labu manai meitai, kā dziedinošs līdzeklis. Tagad, lai šie mūsu vistas gabaliņu brāli kārtīgi izvārās, mēs mazliet pagaidīsim. Pēc tam brīz turpināsim. Draugi, tagad mūsu ēdiens ir gatavs. Patiesībā mēs to nemaz tik ilgi negatavojām. Nāciet, parādīšu tuvāk. Mēs nevarējām to ilgi vārīt. Aptuveni katls vārījās 1,5 stundu. Viņš teica, ka uz plīts pagatavos, bet ūdens pat neuzvārījās. Tas tikai nedaudz uzsila. Tagad tas vairs nav gluži jēls. Atkausējām to. Mēs drīz to izdalīsim visiem saviem mīluļiem. Mēs ieliksim tos ķerrā un izdalīsim. Asī, paņem vienu un aiznes, paskaties. Lai labi garšo manai meitai. Lai tas manai meitai nāk par labu. Tajā brīdī mums atnāca viesis, Usta, laipni lūgts. Nofilmē arī šo vīru, lai ļaudis redz, kas ir īsta cēlība, mašalah. Usta, kā klājās? Mana otra roka ir slapja, tagad skaties. Šis vīrs mūsu saimniecībā ir kā traks pēc Karlosa. Jā. Pagājušā reizē viņš pieprasīja no manis. Viņš teica, ka vēlās Karlosu. Viņš teica, ja nē, es izdomāšu plānu, atnākšu šeit un nozakšu Karlosu. Es teicu, nedari tādu lietu. Tagad viņš ir apsēsts ar Aleksi. Viņš ir apsēsts ar Aleksi. Un tagad viņš saka, es gribu Aleksi. Kā jūs domājat, vai man dot Aleksa vai nedod, draugi? Ko jūs sakat? Gokan, vai mēs dodam? Es došu tikai ar vienu nosacījumu. Pieej pie viņa, sacenties ar Aleksu cīņā. Ja uzvarēs, Aleks būs tavs. Es izmantoju savas tiesības klusēt. Sacenties ar Aleksu cīņā. Aleks būs tavs. Es cīkstēšos. Ja viņš būs mans, es cīkstēšos. Mans puika tevi jau pazīst. Tas ir cits jautājums. Droši vien viens.
Man jāpaliek 3 mēnešus tieši tad. Vismaz 3 mēnešus. Tagad Aleks mēdz būt mazliet kašķīgs, draugi. Tāpēc viņš metās virsū svešiniekiem. Es tev ļaušu izvest Karlosu pastaigā. Vai tu esi pārliecināts? Neesmu, es nemaz neesmu pārliecināts. Vai tu nevari viņu izvest pastaigā? Es viņu tikai apbrīnoju pa gabalu, bet man ir drosme. Ak, lūdzu, saudzē mani. Dēls, kā viņš tā aizbēga, vai ne? Gokans, ātri, tūlīt sāksies problēmas. Gokans, pavisam drīz, Gokans, pavisam drīz. Lai Asija arī neaizbēg, pagaidi. Viņš taču atvēra durvis, dēls. Es atvēru durvis, lai iedot ēdienu, pagaidi. Esko, nāc! Esko, nāc! Esko, nāc! Esko! Eskobār, kur ir mans dēls, mašallā? Ej, Esko, tu! Tagad, kad mēs izlaidīsim Karlosu, ja, Esko būs ārā. Izcelsies kautiņš. Nē, Asija neiznāks. Zeina, es prātīgi. Skaties, Toni, ej! Hei, nē! Hei! Pagaid! Tagad arī Zeina. Kā tas būs? Šī ir slikta situācija. Tas mums sagādās daudz problēmu, jā. Pagaid, Zeina, paņemam tevi uz 2 minūtēm šurp. Zeina, nāc. Zeina, es tev uzticēšu ēdienus, bet visus ēdienus arī neapēd. Nāc, Zeina. Zeina šeit apēdīs visus vistas gaļas gabalus. Apstājies, meitiņ. Tad ātri izdarīsim, kas darāms. Vai Zeina neapēd visus vistas gabalus? Karlos, lielais, vai esi gatavs? Lūdzu, esi uzmanīgs, neizlaid no rokām. Saku tev, ar šo nevar tikt galā, saku tev. Vai sapratu? Karlos izvedīs pastaigā. Jau nav pavadas, es uzlikšu ķēdi viņam ap kaku. Apstājies! Bismillahirrahmanirrahim. Vienu mirkli. Apstājies, uzmanīgi dēls. Apstājies, tu turi durvis. Apstājies, Karls, nāc. 1 minūte, dēls, 1 minūte, mierīgi. Padod man to siksnu no turienes. Kur tas ir? Skaties, tur tas ir. Tas noņem to no āķa. Bet lūdzu, esi uzmanīgs. Nekādā gadījumā neļauj tam aizbēgt. Es atveru durvis un dodu tev, labi? Lai Asils neaizbēgtu, atver tu. Atver. Ienes iekšā, paņem pavadu. Turies stingri, skaties, nekādā gadījumā nelaid vaļā. Apstājies. Uzmanies, esi piesardzīgs. Skaties, viņš viņiem metīsies virsū. Atved viņu, lai viņš paiet garām, paskatīsimies, labi? Labi, jaunieši, mierīgi, uzmanīgi, viņš uzbruks viņam. Ew! Labi, uzmanīgi, beidz! Izved viņu pastaigā, lai ļaudis redz īstu cēlumu. Labi, jaunieši. Kā? Tas koš, bāc. Šis, kad veida šo pastaigā. Vai nav tā, it kā tu vestu pastaigā nevis suni, bet govi? Pašlaik es turos pēdējiem spēkiem. Viņš ir ļoti spēcīgs, ļoti. Es esmu 110 kg smags vīrietis, viņš mani velk. Tikai lai viņš nekož Rokijam. Viņš vēl nav sācis vilkt, drīz sāks. Mašallah, man jau. Itāļu ārzeles. Es tava dieva dēļ dzīvību atdotu. Paskaties tikai uz viņu cēlumu. Mašallah, man jau. Labi, atnes apakaļ tāpat. Nu, nāc, dēls, nāc. Nāc, Karlos! Karlos, nāc! Karlos! Nekārtīgais Karlos. Tāda spēka nav, brāli. Nav, vai ne? Es jau saku, ka dārzā man visvairāk nogurdina tieši šis suns, brāli. Ar viņu netiek galā, tiešām. Ļoti spēcīgs. Vēl nav pagājuši pat 50 sekundes, esmu bez elpas. Redz, tas liek cilvēkam palikt bez elpas. Ak, nē! Ej, Maraz! Dievs, lai tiek galā ar jums. Čitrai sākās meklēšanās. Viņa sapārojās ar Marazu, nu ko? Tagad mums viņai būs jāveic aborta injekcija, jā. Ak, Uztā, tu atnes to tur! Nē, pie dēdēs! Ja dēdē atnāks, viņš metīsies virsū. Stāvi, tur arī sākās kautiņš. Nu, visur dārzā jau ir hauss. Nāciet šurp! Nāc šurp! Nāc, Karlos, aizvērsim to. Karlos, gan! Apstājies, Nataša! Pagaidi vienu mirkli, Karlos, Apstājies! Karlos, ej priekšā, dēls, uzreiz. Pagaidi.
Kā? Cilvēks palika bez elpas, kad lika viņam noiet 2 soļus. Piedījo 50 sekundēs, paskaties šeit. Draugi, tas, kurš nav viņu izsteidzinājis, nesapratīs. Tiešām, nav grūti. Kā viņš mani velt? Viņš tev pat vēl nav sācis vilkt. Vai tik sākās kāds kautiņš, paskatīsimies. Lai tik notiek kāds incidents, tad tu redzēsi. Ļoti traki. Tikai te arī izcēlās neliels juceklis. Tagad man šīs gaļas mierīgi jāieliek ķerā. Tagad skaties! Tā ir mūsu saimniecības tradīcija. Kad atnāk viesis, viņš pabaro suņus. Saprat? No šī brīža es ieviesu jaunu tradīciju saimniecībā. Kāds arī bija uzrakstījis iepriekšējos komentāros, nē. Taifuns teica, un tu arī teici. Aizbildinoties ar barošanu, vai tu uzliec darbus kādam citam, vai ko viņš bija uzrakstījis? Viņš arī bija uzrakstījis, lai atpūšamies. Nav ko darīt. Atpūtīsimies. Tā vienkārši no malas skatoties nekas nesanāk. Tagad vispirms šo. Dievs! Paskaties uz šo, nu. Vai tu redzi šos gaļas gabalus? Mēs mājās tādu neēdam. Paskaties uz šiem stilbiņiem, lai labi garšo maniem lauvām, lai dod veselību. Ņemiet, nu, mašalah. Paskatīšos, vai ir izcepies vai nav. Pamēģini, vai ir izcepies. Tikai mazliet paskaties. Tieši kā vajag, nāc. Tas ir tāds kā degustācijas tests. Viņš kļūdījās. Pirmais tas ir Gokhana ēdiens. Šodien ne, nāc dēls. Karls ir svarīgāks. Vai viņš to norīja nekožļājot? Viņš norīja nekožļājot, es to nesaprotu. Jā, viņš ir kā briesmonis, viņš taču ir dinozaurs. Dod arī to, iekrausim šos ķerrā. Mašala, skaisti atkausējās, draugi. Šodien mūsu bērniem būs lieliska vistas gaļas maltīte. Lai bērniem nāk par labu. Lai labi garšo. Zeina, kāpēc tu neēd, Zeina? Aiznest, tu paskatīsimies. Paskaties uz šo. Viņš saka, mūsu mājās tāda nav. Goda vārds arī es to neēdu. Nu, ko lai dara? Tā tas ir. Vai par viņiem rūpēties ir viegli, mans mīļais? Nē, tas nav tā, kā jūs redzējāt video. Viņš mani paņēma, vēl paņēma arī rīsus. Ak, Dievs, ak. Vai viņi neteica, lai atnes un pamērcētu ūdenī? Un vēl blakus rīsas, labi, lai veicās darbā. Nebāz roku iekšā, labi. Sāksim to lēnām sadalīt. Katls vēl ir pilns, draugi. Vai tu velc ar traktoru? Tā tas nestrādās. Nu, lai es paņemtu ķerru un tevi. Ja tā atnāc, te palīdzi. Nāc? Labi, tad sāksim ar Marlu. Marlu gan uzbruks. Pagalēs arī šo šļūteni pavelku. Marla. Meitiņ, vai esi izsalkusi skaistuli? Vai mana meitiņa paņem? Mašallah. Vai tas būtu kāds iedinājums? Nāc! Marla vienlaikus gan ēd, gan arī uzbrūk. Apstājies, Karlos! Karlos, ej prom, es tev ielaižu iekšā, ej! Mēs uz mirkli aizmirsām Karlosu. Patiesībā Marla taču ir šo visu vecākā māsa, vai ne, brāli? Viņa nav viņa māsa, viņa ir viņa vecmāmiņa. Vai tad viņa nav viņa vecmāmiņa? Viņiem vajadzētu izrādīt mazliet cieņas. Viņa taču ir viņa vecmāmiņa. Arī Karlosā es neredzu nekādu potenciālu izrādīt cieņu. Karlos ir tāds, mūsu puika, viņam asins ātri vārās. Karlos, mašallah, pasties tikai kā Karlos ēd. Pagaid, nesteidzies. Karlos! Paskaties uz viņu cilvēku. Mašallah, viņš samaļ. Tāpat kā blenders. Ņem, Tonī. Tonī, ņem. Sindi, ņem. Nāc, meitiņ. Asi lēd šeit. Karlos paņem šo un noliec. Karlos! Patiesībā viņš tūlīt sāks kautiņu. Paskaties uz to gaļu. Mašallah. Gokan, atver muti. Atver, Gokan. Pagaidi vienu mirkli. Aleks, ņem. Man šķiet, ka tik daudz pietiks. Tātad pat, ja pārējie paliks izsalkuši, tas ir pieņemami. Mums taču vēl ir katlā. Vai nepietika? Mašīnā vēl ir pilns ar vistām. Vēl vienu partiju pagatavosim labi. Nāc ust. Aleks! Nāc, meitiņ. Turpini! Lai tikai ona nenoskauž, Aleks ļoti labi ēd. Skaties, tu atnāc tuvāk un redzēji, tikai atstāja Aleks malā. Kā tev šķiet? Kā ir ar pārējo mūsu bērnu aprūpi?
Abi tiešām cepuri nost, šo darbu darīt ir sirds lieta, jā. Tas tiešām ir sirds jautājums. Nu kā tev šķiet, cilvēks to dos? Nē, brāli, ja tā nebūtu sirds lieta, tā nebūtu. Mašallah, viss ir ļoti skaisti. Mēs mīlam. Kad viņi ir laimīgi, arī es esmu laimīgs, zini? Viņu laime man ir svarīgāka par visu. Ašā! Ņemāsi, mīļā. Ņem, bērni. Vai tas dziedāja manu meitu? Brāli, Čitrs un Maras ir saķērušies kopā, draugi. Viņi ir pieraduši, paši neņem, kamēr viņiem neiedod. Apmācība arī ir svarīga, mans meitas ir pieklājīgs. Viņi pieraduši, neņem, kamēr viņiem neiedod. Apmācība arī ir svarīga. Skaties, tikai no manas rokas, skaties. Manas meitas ir pieklājīgas. Pak neaizmirsīsim Rokiju. Padi. Rokijs! Rokijs no turienes skatās uz mani žēli. Žēli. Rokijs! Nu, Roki, pasmaidi mazliet. Lai es tā iemetu Rokijam. Roki, paņem to no turienes, puika. Labi. Uztā atnes, lai iedodam šim mazajam. Kārlos un Asils jau ir pabeiguši. Starp citu, tas, ko mēs devām, nav maz. Katram sunim es dodu mierīgi 1,5–2 kilogramus, draugi. Pieliksim vēl vienu papildinājumu šiem. Ņem, puika. Ņem, Asils. Jā. Zeina, ņem šeit. Pie katla priekšā ēd, tu meitiņ. Es tev vēl došu. Dodam arī šī mūsu Kana Korso kucēnam. Meitiņ. Vai esi izsalkusi, skaistuli? Nāc šurp. Ņem mazulīt. Šis arī ir savācies. Viņa tagad ir mazliet vāja. Un vēl viņas kāja sāk sāpēt. Dzīvniekam nav paveicies. Nāc. Zeinā, nāc, meitiņ, Zeinā. Zeina, nāc. Zeina, nāc. Ņem. Ņem skaistā. Paņem to, paskatīsimies. Vai ar to pietiks ārā? Mums pietiks. Zemdību zālē dosim beigās. Vispirms tiksim galā ar āru kompāniju, draugi. Nofilmē, kā viņi ēd. Kad ēdu cisku, arī es kļūstu laimīgs. Vai ir kāds, kurš nav laimīgs, kad ēd cisku? Kad apēdu, arī es kļūstu laimīgs. Nu, šitī ir Maras, tikai šī vēl trūka, puika. Tiešām, tikai šī vēl trūka. Ko mēs tagad darīsim? Nāc! Vai mēs kļūsim par vecstāviem? Ko mēs darīsim? Pagaid, paskatīsimies, iedosim to Čitirai. Nāciet, meistar, tu viņus pasauc. Tu pasauc to Zeinu. Tu iedod viņai. Lai nenāk, viņas sastrīdēsies. Arī Čitirai iemetām. Un arī Marazam iemetīsim. Ja kāds nāk pie manis, aizkavē viņu, labi? Tonijs ir ļoti pieklājīgs. Tu viņam to dosi. Ņem. Un arī Marazam ieliksim. Labi, vienu jau nometām. Maras! Dēls, es to nolikšu šeit, tu apglabās. Usta, nāc šurp! Bella, Reina, vai jūs esat izsalkušas meitenes? O, Bella, tu arī savu ūdenes izlējusi. Labi, meiteņas, tev tūlīt iedošu ūdeni. Labi, mazulīt. Bella. Gohan, nofilmē Bellu tuvāk. Bella, draugi, tiešām ir labi pieņēmusies svarā. Paskaties uz šo, mana lauva meitiņa. Es sabrīnoju tavu cēlumu. Tu ļoti atpaliec, tāpēc, kad esi ēzeļa ienaidnieks. Paskatīšos. Tu iedevi tikai vienu Reinai? Es iedevu vienu, lai viņai arī tiek. Metīsim šo tā Bellai. Bella, paņem meitiņu. Māc meitiņ. Parasti, starp citu, lai jūs informētu, šeit iekšā ir arī ciskas kauls. Es parasti šo kaulu nedodu. Parasti to dot ir nevēlams. Mēs dodam tikai vienu reizi, tāpēc arī daudz nedodam. Ja jautā, kāpēc tas ir nevēlami, tad tas ir riskanti. Kāds risks? Tas ir ass, tāpēc. To nevajadzētu pārāk ilgi vārīt. Pēc tam arī daudz nedrīkst dot, nekas nenotiks. Bet, ja dod pārāk daudz, tad būs problēmas. Skaibaba. Nu, no kurienes tu to krāsnes dūmvadu izņēmi, dēls? Dēls, no kurienes tu paņēmi man ēršķaino krāsni? Jā, šis skais, jā, šis skais. Skai, tēti, nāc! Nāc, iepazīsimies ar tevi! Mašallah! Skais arī ir izlējis savu ūdeni. Zeina, paņem šo meitiņu. Skai, nāc šurp! Aiznes to. Uz tā, turpiniet. Tagad uz pašu riskantāko vietu, pie tētiņa Taisona. Tu pārāk netuvojies Taisonam, labi? Tu pārāk netuvojies Taisonam. Noņem šo cilvēku. RDD atnāca. Ieradušies likumības ienaidnieki. Paņem arī šo. Ak vai! Nē, tu netuvinies. Tu netuvinies, mīļā, jā. Apstājies. Taisons, nāc.
Tu gan viņam netuvojies. Apstājies, Linda! Taisons nāc! Atstāj to vietu! Taison! Dēls paņem. Kur ir Linda? Linda paņem. Paņem, Linda, meitiņ! Paņem, es tur iemetu! Labi, Usta nāc ātri! Nāc ātri, kamēr Taisons ir šeit. Neļauj sev ātri aizrauties. Apstājies! Nepārbiedē arī to cilvēku. Tagad. Arī Apollons ir pieklājīgs. Tam nav nekādas saistības ar viņu izskatu. Pagaid, Apollon, lai es tev to nolieku šeit. Tu visu šeit esi sabojājis, dēls. Tagad kurš ir nākamais? Nora, Medūza, Āres. Mans dēdē atnāca. Dede nāk, dede. Dede te skatās uz Džekiju, te uz šo. Paņēma un aizgāja. Viņam abi ir prātā. Nerādnais dede, Nora arī izlījusi ūdeni. Tās ir manas labās meitenes. Doda mēdienu. Mana braukšanas prasmes ir labas, tu droši vien jau esi darījis šo darbu agrāk. Jā, esam darījuši. Tā tad ir pieredze, vai ne? BC, es visu esmu iegūst. Ņem, Nora. Vai tu to nopirki pie miesnieka vai pie dārzeņu tirgotāja? Pie dārzeņa tirgotāja. Miesnieks mums nedod. Ņem, Nora. Nāc, Ustu, dosim arī šai medusai. Vai arī Fistiks atnāca, paga? Fistiks, ņem, Nora, ņem. Es saku, Nora, Linda. Fistiks jau ir paaudzies. Tagad lec pāri žogiem. Tik paskaties uz dedes gudrību. Paņem un aiznes. Viņš paņem un aiznes, savu pārnieku arī neatstāja tukšā. Usta, tu viņu pasauc. Iedod gaļu Fistikam, lai viņš nenāk. Ņem medus, ņem. Fustik arī diezgan pieklājīgs, vai ne? Tagad pāriesim pie tēva Aresa. Visi bērni ēd. Tagad mana Sindija ir pārāk daudz apēdus, vairs neēd to, kas priekšā. Paskaties. Viņa ir atstājusi visu priekšā. Kur ir mūsu ēzeļu ienaidnieks? Pērtiķis Ares. Ares! Pagaidiet, lai paskatos. Ustu nāc šeit no sāniem. Nāc šurp no sāniem. Nē, būtu labāk, ja tu nāktu šeit, bet nu labi, nāc. Nu labi, es pabraukšu atpakaļ. Katram gadījumam atpakaļ gaita man labi padodās. Ares, paņem. Paskatīsimies, iedosim to Lindai. Linda, man meita baidās no pārējiem. Ņem, Zeina, paņem šo. Linda! Ņem man skaistā. Labi, nāc. Iemetīsim tos arī Fistiks kucēniem. Vai varētu nofilmēt Fistiku? Paskaties. Viņš paņēma vistu. Redz, viņa aizgāja pie saviem mazuļiem, īsta māte. Un viņas mazuļi arī ir izauguši lieli, vai ne? Paga, neizgāz vēl to vistu. Ļauj, es paturēšu. Nāt? Bērliņ. Vai jūs esat izsalkuši, paskatīšos. Ak, mani mazuļi. Ak, mani mīļie, cik daudz jūs šeit esat? Mūsu mašīnā ir visas iespējamās funkcijas, dēls. Ņemiet, visiem pietiks. Mēs vēl papildināsim šos. Tagad iesim pa šo ceļu. Nāc šurp. Pavēl Kodinu. Nu jā, vakar mēs labi pieredinājām Odinu pie Gokana, vai ne? Vakarā viņi kopā pavadīja laiku, draugi, bet, diemžēl, mēs nevarējām viņus sapārot. Viņi nesapārojās. Laikam viņai vēl nebija meklēšanās, vai kas, es nesapratu. Odin, skaties! Vai zini, par ko viņš raud? Tu stūm ķerru, vai ne? Viņš to ienīst. Skaties, turpini, pavēl Kodinu, pasties. Lai viņš dzird viņa balsu, viņš trako pa ķerru. Ķerras ienaidnieks. Šī ir Linda, draugi. Es nesapratu, vai šī meitene ir stāvoklī, vai kas ar viņu notika. Viņa ļoti uzpūtās. Es ceru, ka viņa ir pieņēmusies svarā normāli, bet man viņa izskatās mazliet kā stāvoklī. Noteikti arī šo izdarīja dede. Tiešām zvēr pie Dieva tas dede, es viņu teiktu kastrēšu. Viņš tiks apgraizīts. Viņš mani pilnīgi izveda no pacietības. Meitiņ, kāpēc tu neapēdi savu ēdienu? Ak, bērniņ, vai tev tas nepatika? Kāpēc viņa neēda, vai tik atkal nav saslimusi? Nu, meitiņ. Paskatīsimies, sakosim viņai mazliet. Ja viņai tas nepatiks. Mēģināsim citu ēdienu, draugi. Tagad. Usta pievelt vēlreiz tuvāk šurp. Tagad es pievienoju gaļu, draugi. Gaļas nepietika, mēs pievienosim vēl nedaudz. Mēs pagatavosim vēl vienu kasti. Laikam mēs iedavām pārāk daudz. Es nesapratu, mēs ielikām 60 kg. Tas nav joks, skaties. Es ieliku 60 kg un ar to nepietika. Tagad vēl pievienosim kādus 10 vai 15 kg. Dzemdību zālē dosim, cik varam. No priekšpuses pēc tam iešu iekšā un došu tur.
Kehibarai no balkona nedosim. Kehibaras balkons nav piemērots. Nāc uzta šurp. Ej tieši iekšā. Destans. Meitenes. Ko jūs darat? Paskatīšos jūs palaiņi. Vai esat izsalkušas? Paskatīsimies. Jūsu mašīna laikam arī ir pilnpiedziņu, iet pa dubļiem un visur citur. 4x4, jā. Ņem bērniņ, ņem bērniņ. Ņem bērniņ, ņem bērniņ. Ņem dēliņ, dēliņ. Ņem dēliņ. Lai labi garšo maniem lauvām. Asie, mašallah, ļoti daudz ēd, vai arī kaut kur paslēpj. Vai ne? Asī droši vien mierīgi 2 kilogramus paņēma, draugi. Dēde atnāks, vai ne? Viņa paņēma un aiziet. Hop! Paņēma un aizgāja. Paņem tos, Romeo. Brālis iestiku. Uzmanību, dēls, es piesardzīgs. Šī vieta ir kā purvs, mašallah. Es grimstu nopietni, es grimstu. Ar tādu augumu grimt ir normāli. Ar tādu augumu. Nebrīnies, ar tādu augumu tas ir pareizi. Nāc šurp. Paga, paskatīšos. Paga, viens no viņiem vienā stūrī, otrs otrā stūrī, abi cīnās. Draugi, šiem vēl vienu gaļas gabalu izcepsim. Starp citu vēl iedosim klāt. Nāc! Princese. Pagaid, lai es paskatos. Ņem uz tā. Odiņ! Metīsim šeit, jā. Odiņ paša, ņem. Lai labi garšo manam dēlam. Ņem, Džeki. Džeki, ņem. Cik daudz tu apēd asī, mans bērniņ? Princesi, ņem. Paņem. Asī, košļāt augsts, nu. 2 kilogramus apēda negodīgā. Džeki, bēdz! Tu brauc, viņš lai bēg, tu brauc! Pagaid, lai dede paņem vēl vienu. Mans dede ļoti gudrs. Ņem. Dēdiņa prāts ir gan pie Džekija, gan pie viņa. Pagaidi. Fuslik, paņem. Linda, paņem, meitiņ. Asīja, pietiek jau. Bet labi, paņem vēl vienu. Labi. Lai tev pietiek, bērniņ. Tu no zagad, idie. Tagad mēs to nodosim iekšā. Tagad arī atlikušo vistu mēs ātri iedavām iekšā, draugi. Mums bija maz gaļas. Tagad mēs vārīsim vēl vienu kasti. Šodien arī teicu bērniem, ka uztaisīšu labu mielastu. Visi bērni bija sajūsmā, kļuva laimīgi. Nofilmē karameli, pastāst, cik skaisti viņi ir. Karameli. Ak, Gokan, mēs Faisalam neatstājām no vistas. Ak, vai var bez tā, ka dodam Faisalam? Labi, kad drīz būs gatavs, uztaisīsim arī Faisalam. Ja vēlaties redzēt vēl vairāk mielastu video, uzspiediet patīk šim video. Ja būs 10 000 patīk, būs nākamais. Kādu mielastu taisīsim nākamreiz? Nākamreiz taisīsim sarkano gaļu, brāli. Nu, tik traki arī nav. Labi, daram tā, lai uztu paņem sarkano gaļu. Labi, sponsors esmu es. Paņēmi, tagad taisīsim karaļu cienīgu. Labi. Ak, mēs aizmirsām Sislu. Sislu! Ja tu tā staigās pāri, tu vēl vairāk paliksi izsalkus, meitiņ. Vai tu dzirdēji, meitiņ? Tu tā ārā daudz nestaigās. Citādi paliks izsalkus. Nu, es jūs ļoti mīlu. Neaizmirstiet nospiest patīk, abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos. Palieciet veseli, man draugi.